Vēl viens tāds apzīmējums, ko mēs mēdzam izmantot par bērniņiem līdz 4 gadu vecumam, un tas arī īstenībā līdz tādam 5 gadu vecumam, ir prāta teorija. Un prāta teorija ir par to, ko ļoti daudz ļoti vēlās, lai bērns saprastu, kā citi jūtas. Un, tāda plašāka ir arī kopējā tāda pazīmes, kas tur notiekās, bet prāta teorija ir par spēju zināt, ko cits domā un kā cits jūtas. Un šeit arī klāt nāk tā melošanas sadaļa, kad bērns nespēja melot pat, ja mums liekas, kad rekur viņš šitā izdarīja, un es taču redzēju, ka viņš tā izdarīja, un viņš man saka, nē, ka viņš nedarīja, ka viņš melo. Bet nē, melošana ir arī spēja iedomāties un zināt, ka cits to nezina, to, ko teikšu es, un ka viņš nav tur bijis. Tāds sarežģīts prāta mehānisms, ko nav tik vienkārši izdarīt, un bērniem nav tādu spēju.